Čau visiem un laipni lūgt atpakaļ Drogas YouTube kanālā. Šodien šeit ar jums atkal esmu es, Agnese. Un es gribēju parunāt par tādu interesantu tēmu kā ķermeņa apmetojums un kā no tā visefektīvāk atbrīvoties. Pirms sāku šo video, varbūt gribēju pieminēt arī to, ka atbrīvošanās no ķermeņa apmetojuma tā ir pilnīgi katra atsevišķa cilvēka izvēle. Es uzskatu, ka jebkura izvēle ir pilnīgi normāla un attiecīga katra cilvēka vēlmēm, un es esmu tikai par un ap izvēles brīvību. Es pati esmu izvēlējusies atbrīvoties no ķermeņa apmetojuma ikdienā. Es gribēju padalīties ar tādiem produktiem, kurus es izmantoju ikdienā, un varbūt kādi jums varētu būt aktuāli. Es sākšu ar tieši roku apmetojumu. Ja daudziem tas var likties dīvaini atbrīvoties no roku apmetojuma, un cik esmu novērojusi, pārsvarā sievietes ļauj matu apmetojumam augt savā dabiskajā ritmā, un tā arī atstāja viņu tur. Taču personīgi man nepatīk, kad manas roku spalvas izaug pārāk garas un tumšas, un tad es esmu izvēlējusies apmēram reizi mēnesī, vai arī pat mazliet retāk, varbūt reizi pusotrā mēnesī, atbrīvoties no roku apmetojuma. Es to daru ar depilācijas krēmu. Tātad depilācijas krēms, kuru es parasti izvēlos, ir no firmas Vīt. Tad šādi izskatās oriģinālais iepakojums, un tur iekšā ir gan šis te krēms, gan arī švamīte. Un tas nāk komplektā. Parasti šī švamīte nolietojas apmēram arī tik ātri, cik es izmantoju visu šo te iepakojumu, kas man iet diezgan ilgi, vairākus mēnešus. Tas, kā es to daru, es uzklāju šo te krēmu uz savām rokām, kuras pirms tam ir mazliet samitrinātas. Un šis te krēms man uz rokām ir vismaz 10 minūtes, bet vairāk par 10 minūtēm arī it kā nevajadzētu šo te krēmu turēt uz rokām. Pēc tam es vienkārši ar šo švamīti pārēju pāri šajam te krēmam. Tātad likvidēju pilnīgi nesāpīgā veidā. Ar šo te švamīti sāpes ir tiešām 0%, un šis te depilācijas krēms ļoti labi likvidē roku apmetojumu, un es tiešām ieteiktu izmantot šo priekš rokām un noteikti neizmantot skuvekļus, jo skuvekļi atkal liek apmetojumam attaugt biezākā un tumšākā veidā. Bet ar šo te krēmu matiņi attaug dabiskāki, plānāki. Šo te krēmu, protams, var izmantot arī visām pārējām zonām, taču es viņu izmantoju tikai rokām. Tagad es varētu pastāstīt par skuvekļiem, jo tādas zonas kā kājas un paduses un bikīni zonu izvēlos skūt ar skuvekli, jo tas arī ir pilnībā nesāpīgs process. Tātad skuvekļi ir daudz un dažādi, un tad bieži vien es ticu, ka var pilnībā apjukt, kuru tad izvēlēties. Viņi atšķirās no asmeņu veidiem, no asmeņu skaita, no cenas, no tātad asmeņu mainīšanas iespējām un tā tālāk. Es izmēģināju dažādus skuvekļus uz sava drauga kājas, tādiem ekstrēmiem gadījumiem, pārbaudīt uzreiz skuvekli, kā viņš darbojas uz tiešām garām spalvām. Un tas, kā man veicās izmēģināt šos skuvekļus uz sava drauga kājas, tad to nofilmēto klipiņu es ievietošu tagad. Tātad mēs šobrīd atrodamies manā vanistabā, un man šeit ir pieaicināts īpašais viesis. Čau! Viņam ir īpaši spalvainas kājas, tāpēc es domāju, ka ļoti ideāli priekš tā, lai mēs varētu iztestēt 3 dažādus skuvekļus, kā arī bikīni zonas šo te mašīnīti. Tātad vislētākie skuveklīši, kas parasti ir pieejami, tur iekšā ir parasti 5 vai 6 skuveklīši, un tie saucās vienreizējamie skuvekļi, tāpēc, ka šīs te galviņas nevar nomainīt. Un šādi te skuveklīši, viņus var izmantot vairākas reizes, kamēr pats jūt, kad vairs tie asmeņi nav tik asi, un tad visu šo skuveklis parasti izmetu ārā un ņemu nākošo. Viņi ir tiešām lēti, par veseliem 5 vai 6 gabaliem, un viņus var vienkārši paķert un ņemt arī līdzi jebkur uz ceļojumiem, uz pārbraukumiem kaut kādiem un tā tālāk.
Tad tāds vidējais variants ir šāds te skuveklītis. Viņš oriģināli nāk arī ar tādu kā turāmo, ko var dušā pielīmēt pie sienas, lai viņš neaizņem tas skuveklis vietu uz plauktiņiem vai uz vannas malas vai uz dušas kaut kādām malām, lai viņi nemētājas. Tas ļoti labi ietaupa vietu un ir ērti pieejams. Jā, šis ir tāds vidējais variants, kur es arī pati vienmēr pērku, un viņš jau daudz ilgāk kalpo, un viņš ir kvalitatīvāks. Viņš ir arī patīkamāks rokai, jo viņš ir šeit apkārt ar gumiju, un šī galviņa kustās, kas nozīmē, ka ir vieglāka piekļuve arī tādām kā sarežģītākām vietām, kā ap ceļiem vai ap potītēm, vai tajām pašām padusēm, vai arī bikīnī zonai, protams. Un šādiem te skuvekļiem var nopirkt arī nomaināmās galviņas. Un šeit tātad var redzēt, ka šo te var vienkārši piespiest un galviņa nonāk, un šis te paliek un var nomainīt. Tas nozīmē, ka tas ir ļoti izdevīgi, ka nav katru reizi jāpērk pilnībā jauns skuveklis, ka pietiek tikai tās galviņas nomainīt. Un arī no firmas Isana, šis arī īstenībā nav nemaz tik dārgs kā pārējie skuvekļi, jo šī firma ir ļoti izdevīga. Un tad, protams, tāds dārgāks skuveklis, viņam šeit apkārt ir šādas te želiņas, un šīs te želiņas ir ļoti labas priekš apmetojuma sagatavošanas, priekš skūšanās, lai šī skūšanās būtu daudz saudzīgāka priekš ādas. Un ar šo te skuvekli var arī neizmantot skūšanās putas, par kurām es parunāšu mazliet vēlāk. Un šim skuveklim ir interesanti arī tas, ka viņam apakšējie asmenīši iet uz augšu un augšējie asmenīši iet uz leju, un to var skūt uz abiem virzieniem. Tātad kāju tas ietaupa gan laiku, gan kustības, gan enerģiju. Un viņš ir arī ļoti ērts turēšanai, un arī šo te asmenīšus var nomainīt. Āda pēc tam ir daudz maigāka nekā, piemēram, skujot ar šo lēto variantu. Pēc tam tie matiņi tiešām līdz pat ādai nolīdzinās un nonāk nost. Atausti šeit, sākumā šeit. Jā. Tagad šeit. Jā. Un tagad šeit. Šeit ir viss gludākā āda ar šo skuvekli. Un ar šo ir tiešām arī gludāk nekā šeit. Un šis tiešām ir labāks par to vislētāko variantu. Pēc sajūtām. Patausti pat. Šeit. Tad pa vidiņa. Wow. No. Wow. Ko tu Jā, teiksi? viņš ir gludāks. Kurš? Pēdējais. Viņam ir vairāk, man tā teikt, ka viņam vairāk tā želēja klāt, kas tā kā ļauj Jā. to slidināt vairāk. Jā. Protams, jebkuru skuvekli izmantojot, es personīgi pilnīgi vienmēr izmantoju skūšanās putas, kuras var iegādāties lielākos un mazākos izmēros, un es arī parasti skatos, kas ir priekšsensitīvi, priekšjūtīgas ādas, jo man personīgi ir jūtīga āda, un arī priekš jebkuras ādas tas tā kā būtu daudz saudzīgāk izmantot tieši šādas skūšanās putas, un kāpēc es viņas vienmēr izmantoju, jo es zinu to, ka šīs putas sagatavo manu ādu un arī apmetojumu priekš skūšanās procesa. Viņas arī saudzē ādu vairāk šajā te procesā, āda netiek tik ļoti sausināta, un es arī tā kā varu uzreiz redzēt, kur es jau esmu noskuvusi un kur ir tas laukumiņš, kur vēl nav noskūts. Es vēl gribēju parunāt par šādu te aparātu, kas ir pilnībā jaunums Draugas veikalos, un viņš ir domāts tieši bikīnī zonas apmetojuma likvidēšanai. Tā ir tāda mašīnīte, kura var uzglabāties šādā te maisiņā. Tas viss nāk līdzi. Šādā te baltā maisiņā var uzglabāt, un viņai ir arī šāds te vāciņš, lai tā kā drošības aspektu dēļ. Un tad dizains šajam te aparātiņam ir ļoti moderns, ļoti parocīgs. Viņš ir ļoti viegls un simpātiskās krāsās. Tad šeit vienkārši ir tāda podziņa, darbojas uz baterijas, kas ir iekšā šeit ielikta,
un kas nāk arī uzreiz līdzi komplektiņā. Ļoti viegli arī šo te ir uzglabāt kaut kur vienkārši ieliekot. Un jā, tātad ar šo aparātu ir jālikvidē apmetojums sausā veidā, un bikīni zonā, protams, pašu pirmo reizi ir jābūt ļoti uzmanīgai, ir jāpierod un jāsaprot, kā viņš darbojās. Tas ir jādara lēnām, uzmanīgi, it īpaši pirmajās reizēs, un pēc tam jau pie viņa ļoti viegli var pierast, un ko esmu arī ievērojusi, ka ar šo te aparātiņu spalvas attaug daudz lēnāk, nekā, ja to dara ar skuvekli. Tā kā pilnīgi noteikti ir vērts izmēģināt šo te. Un tad, ko es pilnīgi noteikti iesaku pēc skūšanās darīt, ir samitrināt savu ādu. Jo skūšanās process pats par sevi kā tāds, viņš sausina ādu diezgan ļoti, un ja ne pēc katras dušas, tad vismaz pēc katras skūšanās ir jāmitrina ādu. Un es šoreiz esmu izvēlējusies pilnīgi parastu krēmu no Himalaja, bez nekādiem aromātiem, kurā uzdevums ir vienkārši mitrināt un parūpēties par to, lai mana āda nebūtu sausa pēc skūšanās. Kā arī es zinu to, ka daudzas sievietes cīnās ar tām sauktajām ūsiņām, kas ir virs lūpas. Šie te matiņi, viņus var, protams, dažādi likvidēt, bet es arī pilnīgi noteikti neieteiktu to darīt ar skuvekli, jo tās matiņus tikai padarīs rasnākus un biezākus un tumšākus, bet vislabākais variants ir vaksēt. Un ir drogās pieejams ļoti ērts un galīgi nedārgs komplektiņš arī no firmas Isana, kurā iekšā ir šāds te stiks un iekšā ir piepildīts ar vasku. Šādi te pagriežot, viņš tā kā iznāks ārā pa šo te galiņu, un iekšā ir vienkārši vaska strēmelītes, kuras ir tieši tādā izmērā, lai būtu ērti uzlikt uz augšējās lūpas un likvidēt tātad augšējās lūpas apmetojumu. Noteikti atstājiet komentāros kaut kādas savas metodas vai kaut kādas savas ieteikumus priekš atbrīvošanās no ķermeņa apmetojuma. Un liels paldies, ka noskatījāties. Neaizmirstiet nospiest like šajam video un subscribe Drogas YouTube kanālam. Un tiksimies citreiz. Tā!